Nu, mums te tāds karstumiņš. Mums te tāds karstumiņš. Uz to pus mums ir Birkelanda. Uz to pus mums ir, kā viņi sauc, Aumlī un Ārendā var aizbraukt. Te tāds parkings pjūpes. Bet kāpēc es te apstājos? Man interesē šitas te. Šitas redzi? Vau. Tas ir vau. Neskīs to lāgu. Kas pa laivu. Kur viņi ir izvilkuši. No kurienes viņi ir izcēluši šito te zvejas kuģīti. Kā izrūst. Kaut kur ūdeni stāvēs sarosē. No, smuks. No šitādu uztaisīšu. Nu, Latvija. Pamācieties. Jūs varat kaut ko uztaisīt Latvijā, kaut kādu līdzīgu tā. Nezinu, laikam līdz tur līmenis tāds vēl nenonāks, jo tur jau, skaties, stiklas varētu aizstiept jau vasarnīcā ielikt, ja? Redzi, cik feins. Upe. Te var atbraukt ar kemperi, tur kaut kur tur stāvietas. Redzi, kā ar uzmetinājuši krēstas. Floternes kvīle. Interesanti. Sametināts. Bet vīri rekur. Baļķis tāpat kā pa gauju. Atceros, ka sīks bija pa gauju. Viņi arī šitie te pludināja baļķis 24. gadā. Pagājušā gadsimtā. Gadā tur viņi kaut kādā, redzi kādi visādi no metāla uztaisīti. Tur jau ziloni var iekaut. Redzi kāds vilcēniņš čuk gājis. Anseberg, tavs stails, mežvedējs. Eko pludinājuši. Normāli. Kas te mums ir 1400? Kas tas ir? 1400. gads jau ir bijis? 1500. gads. Kas tur pa ūdens kraftiem un... Obaļīn, cik tas viss ir vecs. Nu tā ir vēsturīte jau. Tā jau ir vēsturīte. 1868. gadā, reku jau Kristians Andā 1. maijā atcešu, kas tur tajā elektrības. Dambis kaut kāds tur 30 metru augstumā, platumā. Olavs, iedomājies, pagaid tas ir, Olavs pats ir 32. gada dzimis, 55. gada modelis. Stiepis malku, johaidi, uz Herefos pat, johaidi, tad var iedomāties. Un šitādi te metāli. Un dzirdet skaņu. Pasmuko. Te jau nopietni vīri. Apskatās par lampu iedegās pienāca, kur tu sensāts nostrādāja. Viņi rekur izvilkuši Lūlandu sārā kaut kur. Tā, kur te viņi ir atraduši 77. gadā Lūlandā. Izcēluši šito te malači. Nav ko teikt. Var uzzvanīt, vips un pārskatīt naudu ir luste. Egu viss tā schēma uzzīmē, kā tā laiva ir bijusi kādreiz. Palīn vīriem gadi. Apskaties, kādi vīri. Vecāki un fāteri. Bijuši. Smuki. No tā, cenas krove tāda
Vai tik jau nav no grobiņas atvesta šitā te? Jaunas skrūves, rekur. Un šitāda muca, es atceros, mums bija mājā Latvijā. Tieši ar šitādu te kortisānos. Tāda muca. Vēl viens vecais aizbrauc, rekur. Man pauzīt jāuztais pusstundu, es mauc atkal uz Firesdāli. Pēc ūdens. Izkraut ūdentiņu. Parkings ar toleti. Kas tie pa brīnumiem? Kuri šitie te šogad nebūs? Pīlāģi. Pa cepina, blīni, pilnīgi cepina. Tas ir forši, man patīk, ka cepina. Aiziet ūdeni, kājas pamērcēt var. Bāļķi rekulējā, tur visādi mētājās. Upe. Martinu vajadzētu atbraukt, lai šis pazvējās zivis. Nu labi. Jāuzver kāda maizīte un tad. Man 8 vakarā kraušanās, tagad bez 10:06. Es domāju, ka es paspēšu. Nu labi, 15 minūtes nokavēs. Nekas traks nebūs. Nu, te tā. Rekur mums ir tik. Civilizācija. Vecais tomariņu pulkstenis arī. Klink, klank, klink, klank. Brīn, gandrīz precīzi, ja man steidzās varbūt. Šitas bija arī tur. Ekut zivis zvejā, telemarka, Agdara telemarka. Kur es teicu, kur man ir jābrauc? Man uz tejieni, Firesdāle. Mēs esam kaut kur, nezinu, pie Herofosas. Nu pēc tam pa 355. Firesdāle jāsaka vans, pēc tam tik un uz ieskaimu. Laikam būs lietus gāz, tur baigi tāds, ka nomācies. Labi, čau visiem. Čau.